Eiropas Savienība ir jālikvidē. Ilons Masks visu nedēļu turpināja troļļot Eiropas Savienību, izliekot dažādas karikatūras. Ir kāds cits miljardieris, kurš miljardus tērē, lai ietekmētu politiskās partijas, nevalstiskās organizācijas, platformas. Viens no bagātākajiem un arī ietekmīgākajiem cilvēkiem pasaulē, Ilons Masks, ir nācis klajā ar sensacionālu paziņojumu. Tātad Ilons Masks savā X vietnē raksta: Eiropas Savienība ir jālikvidē un suverenitāte ir jāatgriež atsevišķām valstīm, lai valdības labāk varētu pārstāvēt savas tautas. Uzreiz parādījās spekulācijas, ka Ilons Masks varbūt pārspīlē, vai tas ir varbūt tādēļ, ka viņam pašam ir konflikts ar Eiropas Savienības birokrātiem, kas ir vispār zināms. Taču Ilons Masks atkārtoja: es tā domāju, es nejokoju. Ilons Masks visu nedēļu turpināja troļļot Eiropas Savienību, izliekot dažādas karikatūras, arī šādu attēlu, kur viņš parāda Eiropu ar skaistām sievietēm, un Eiropas Savienību, ko simbolizē, manuprāt, transgenders. Ilons Masks turpināja apgalvot, ka tirāniska, neievēlēta birokrātija apspiež Eiropas cilvēkus. Un tas ir redzams šajā attēlā. Tātad Eiropa, tās ir valstis, un pēc Ilona Maska domām Eiropas Savienība tā ir tikai Brisele un Strasbūra. Protams, Masks saņēma pārmetumus, ka viņš ir pret Eiropu, taču Masks paskaidro: viņš mīl Eiropu, bet ne to birokrātisko monstru, kas ir Eiropas Savienība. Pats par sevi saprotams, ka Ilons Masks saņēma pārmetumus, ka viņa viedoklis apdraud demokrātiju. Zīmīgi, ka Ilonu Masku aizstāv Eiropas Savienības dalību valsts, Itālijas premjere Meloni. Allora il problema è che Elon Musk è, influente e ricco o che Elon Musk non è di sinistra? Tātad Meloni saka, ka problēma nav, ka Ilons Masks ir bagāts cilvēks, miljardieris, bet viņš vienkārši pauž savu viedokli. Taču ir cits miljardieris. Alcuni di questi miliardari censurassero la gente sulle loro piattaforme, compreso il presidente, l'allora contro gli stati nazionali che finanziano esponenti di associazioni politiche, va bene, è filantropia. Bet Meloni saka, ka atšķirībā no Ilona Maska ir kāds cits miljardieris, kurš miljardus tērē, lai ietekmētu politiskās partijas, nevalstiskās organizācijas, platformas, kurš ir cenzējis pirms vēlēšanām pat ASV prezidentu, un šis miljardieris ir George Soros. Se una persona che non è delle stesse idee dice le sue idee senza finanziare partiti ed associazioni, perché segnalo che io non prendo soldi da Elon Musk, per cui le elezioni, ho tutto rispetto da quelli che semmai li hanno presi da George Soros, anche no, con tutto il rispetto. Quindi, francamente, io, ripeto, d'accordo o non d'accordo, ma questo pericolo per la democrazia non lo vedo. Meloni būtībā izsaka secinājumu, ka ne jau Ilons Masks ir draudz demokrātijai. Draudz demokrātijai ir George Soros. Ņemot vērā, ka Latvijas remdenajā pīļu dīķī šāds sensacionāls Ilona Maska paziņojums tika palaists gar ausīm, es izliku ierakstu, kur izteicu savas pārdomas par to. Un ko jūs domājat? Ierakstam ir 112,000 skatījumu. No tiem tikai 9,8% ir mani sekotāji. Tātad tas nav nekāds toča burbulis. Un no šiem vairāk nekā 100,000 skatījumiem tikai 7 ir atzīmējuši ar dusmīgs, manuprāt, ļoti aso Ilona Maska paziņojumu, ka Eiropas Savienība ir jālikvidē. Ko tas nozīmē? Cilvēki negrib aizstāvēt Eiropas Savienības birokrātiju. Nē, tas automātiski
nenozīmē, ka visi šie cilvēki piekrīt, ka Eiropas Savienība ir jālikvidē, bet viņiem pirksts neceļās aizstāvēt Fonderlajenas birokrātiju. Un tas nav nekāds viens atsevišķs ieraksts. Šajā pašā dienā es izliku vēl vienu ierakstu pie ziņas, ka Ungārija neīstenos Eiropas Savienības migrācijas solidaritātes mehānismu. Tātad Ungārija atsakās uzņemt kaut vienu migrantu. Un es izteicu tādu emocionālu domu. Būtu vairāk tādu nāciju kā Ungāri. Kā zināms, Ungārija iebilst praktiski pret visām centrālās Eiropas Savienības birokrātijas politikām. Praktiski pret visām. Skatāmies rezultātu. Lūk, socioloģija, kura manā skatījumā, piedodiet, bet īsti neatpaliek no kaktiņa socioloģijas, kurš aptaujā vienu cilvēku. Šeit atkal ir 97,000 skatījumu, labi skatītāji mazāk 69,000, kuri atkal tikai 7,9% toča burbuļa sekotāji. Tātad vairāk kā 90% nav mans burbulis. Un tātad par domu, ka būtu labi, ka būtu vairāk tādu nāciju kā Ungārija, tikai viens ir ielicis atzīmi, ka viņš par to ir dusmīgs. Latvijas politiķi. Padomājiet par to. Padomājiet par to, ko patiesībā domā Latvijas tauta, ko patiesībā grib Latvijas tauta un ko patiesībā atbalsta Latvijas tauta. Paldies, ka skatāties mūsu LPV TV YouTube kanālu un neizmirstiet nospiest subscribe, jo statistika diemžēl liecina, ka 93% no tiem, kas skatās, nav pierakstījušies uz kanālu. Man pieredze ar latviešu filmu veidotājiem ir tāda, ka viņi ir viena no labākajiem cilvēkiem, ar kuriem man ir bijusi iespēja sadarboties globāli. Diemžēl pasaule to neredz.